ir pagājuši vairāk kā 5 gadi, kopš mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, un kur tad mēs īsti bijām, kad mēs sākām to visu, un kur mēs esam tagad? Ja atskatās atpakaļ, es varu teikt, ka mums bija pilnīgi noteikti 3 problēmu jomas, tad, kad mēs sākām tulkot akī, tā bija Savienības tiesību daudzvalodība, kura bija stipri mulsinoša Latvijai, jo vienkārši tāpēc, ka mēs nebijām pie tā pieraduši. Nākamais bija speciālistu praktiskā pieredze. Tas ir jautājums, par kuru es droši vien runāšu visvairāk nākamajā posmā, jo tas ir tas, kur ir bijusi konstanta izaugsme, pastāvīga izaugsme. Un pēdējais aspekts, ko es identificētu, kas bija mūsu problēma un varbūt nedaudz ir joprojām, ir Savienības tiesību aktu pārvalstiskais, jeb supranacionālais raksturs. Sākot ar to, ko tad mēs saprotam ar šo daudzvalodību un kāpēc mēs to uzskatījām par problēmu. Pirmkārt, tāpēc, ka akti latviešu valodā beidzot bija autentiski. Latvijai ir bijusi saskara un ir joprojām ar daudzvalodīgām tiesību sistēmām starptautiskā kontekstā, ANO kontekstā. Tikai nevienā no šiem kontekstiem latviešu valoda nav bijusi spēkā esoša, autentiska, un pēkšņi viņa bija. Viņai bija jābūt stabilai, pārliecinošai, un mēs pilnīgi noteikti to izjutām kā problēmu un meklējām padomu. Kāda bija mums pieejamā pieredze visiem kopā? Pieejamā pieredze bija par principiem, par metodēm, par tehniskajiem līdzekļiem. Bija Kanādas pieredze, bija Šveices pieredze, kur tika izmantota cik plaši vien iespējams, bet, diemžēl, man jāteic, tā ir atkal 2 vai 3 paralēlu valodu pieredze, un mēs sākām ar 21 valodu, ieskaitot jaunās valodas. Tas bija kaut kas tāds, kas ļoti palīdzēja, bet es gribu teikt, ka šajos 5 gados mums ir bijis ļoti daudz, kas jāatklāj pašiem, jo strādāt ar tādu, es negribu teikt valodu gūzmu, bet tomēr ar tādu valodu skaitu ir bezgala grūti, jo katra valoda var uzdot jautājumu. Kur mēs esam šodien šajos 2 aspektos? Arvien biežāk ir tā situācija, kad Latvijas eksperti, apspriežot konkrētu terminoloģiju vai konkrētus dokumentus, arvien vairāk un plašāk skatās uz citām oficiālajām valodām, kas ir ārkārtīgi vērtīgi, jo latviešu valoda būtībā ir zināmā mērā izolēta. Mums nav līdzīgu valodu, mēs neesam romāņu valoda, mums nav latīņu bāzes, mums īsti nav uz ko atbalstīties. Un tieši tāpēc šīs valodu zināšanas no ekspertu puses un vēlme redzēt citu valodu versijas ir kaut kas tāds, ko mēs vērtējam ļoti augstu. Tas mums palīdz visiem kopīgi atrast pareizāku, labāku, lietojamāku risinājumu. Ir pilnīgi noteikti ļoti mainījusies izpratne par terminu satura atbilstību, jo es pat nevaru atcerēties, kad bija pēdējā reize, kad notika jau pirms tam pierastais kurjos, kad cilvēks teica, nē, tā neies cauri, šajā teikumā angliski ir 7 vārdi un mums ir 5. Jo tas ir reāls gadījums, tas nav joks, jo cilvēki uztvēr kā, bet ja uzskaitījums ir 5, tad kāpēc mums nav 5? Un man ārkārtīgi patīk šis piemērs, kur es lietoju atkal un uzskatu pat jau par klasiku, kad civiltiesību kontekstā, ārpuslīgumiskās atbildības kontekstā, angļu termins tika lietots sastāvot no 2 vārdiem, portugāļi, es nemēģināšu izrunāt, es atvainojos, lietoja 3 jēdzienus, lai atspoguļotu to pašu saturu, un latviešu valodā, franču valodā un daudzās citās ir tikai un vienīgi 1. Un mēs esam noseguši tieši to pašu apjomu. Tas ir tas, uz ko mēs esam tiekušies, un tas ir tas, ko zināmā mērā mēs esam sasnieguši. Šis ir tas gadījums, kad man gribās pievilkt skaistu ķeksīti un teikt lieliski labi padarīts darbs. Šodien es runāšu par terminoloģijas izstrādes procesu ES padomē un konkrēti tulkotāju nodaļā, kas ir atsevišķa struktūra no juristiem, lingvistiem, protams, un mūsu darbs norit nedaudz citā posmā kā jurista lingvista darbs. Un savā prezentācijā šodien sākumā turpināšu jau Ievas iesākto tematu par izmaiņām dokumentu aprates procesos un ko tas nozīmē mums un mūsu sadarbībā ar ekspertiem un terminoloģijas izstrādes procesā. Tad es turpināšu ar
ņemot vērā to, ka mums būtu jāmeklē jauni sadarbības veidi un iespējas, es iepazīstināšu jūs ar terminoloģijas darbu padomē un došu sīkāku informāciju par jau šodien minēto starpiestāžu terminoloģijas datubāzi JATE un iespējām, ko tā piedāvā sadarbībā ar ekspertiem šeit. Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā mūsu padomes terminologu un tulkotāju sadarbība ar ministriju ekspertiem pārsvarā bija divējāda. Pirmkārt, tās bija terminoloģijas konsultācijas ar ekspertiem tulkošanas procesā. Tulkojuma tapšanas laikā pēc vajadzības mēs sazinājāmies ar ekspertiem ministrijām, Valsts valodas centru vai pirms tam tulkošanas un terminoloģijas centru. Bet, protams, diemžēl šo procesu vienmēr ierobežo laiks. Un otrs bija ad hoc labojumi tiesību aktu tulkojumos un citos dokumentos īsi pirms to pieņemšanas. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā pirmais sadarbības punkts joprojām saglabājas, taču otrais punkts, diemžēl, mums vairs nav pieejams, kā jau Ieva par to stāstīja. Tāpēc tas nenozīmē, ka tāda iespēja nepastāv vispār, bet tāpēc mums ir vērts padomāt par jaunām sadarbības procedūrām. Un šajā sakarā es piedāvāju tieši padomāt par proaktīvu sadarbību aktuālu tiesību aktu terminoloģijas jomā, izmantojot mums pieejamos instrumentus, kas starp iestādēm mums ir Elīze, par kurā es šodien neiedziļināšos, bet sadarbībā ar ārējiem ekspertiem vienmēr ir pieejama JATE. Tātad, lai arī kādas pašlaik nebūtu procedūras un grūtības to izpratnē un izmantošanā, terminoloģijas darbs iestādēs turpinās kā ierasts, un vismaz padomē tas notiek daudz aktīvāk nekā iepriekš. Un to var izmantot kā papildus sadarbības instrumentu arī ārpus konkrētajā dienā aktuālajiem dokumentiem. Tāpēc te būs neliels ieskats padomes terminoloģijas darbā. Pēdējo gadu laikā padomes tulkošanas dienestā ir notikušas būtiskas pārmaiņas, kas ietekmē arī terminoloģiju, taču šajās pārmaiņās sākumā netika ņemta vērā terminoloģijas darbs, jo tulkošanas dienesta pirmais un galvenais uzdevums bija nodrošināt tulkojumus, nevis sistemātisku terminradi. 2009. gadā tika pieņemta un ieviesta jauna pieeja. Tāpat kā līdz šim galvenais tulkošanas dienesta uzdevums ir tulkojuma nodrošināšana un terminoloģijas darbam ir tikai atbalsta funkcija. Un tā galvenais uzdevums ir pātrināt tulkošanas darbu un uzlabot sagatavoto tekstu kvalitāti. Tātad mēs nestrādājam ar glosāriem konkrētās jomās, mēs nestrādājam ar vārdnīcām, mēs vienkārši nodrošinam terminus konkrētajiem tulkojumiem konkrētajā laikā. Taču uzsvars terminoloģijas darbā ir tieši uz darbībām, kas tieši un pamanām ietekmē konkrēto tulkojumu kvalitāti. Jaunajā pieejā ir atzīts, ka terminoloģijas darbam ir jāvelta daudz uzmanības un centienu, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku un kvalitatīvāku tulkošanu. Pašreizējie padomes terminoloģijas darba principi to ataino daudz skaidrāk nekā iepriekš. Vispirms liela daļa padomes terminoloģijas darba veids centrālā terminoloģijas vienība, kas darbojas visu valodu vārdā. Tā nosaka terminoloģijas politiku gan padomē, gan arī padomes darbā un sadarbībā ar citām iestādēm. Centrālā vienība sadarbībā ar vadību nosaka arī prioritātes un proaktīvi plāno terminologu darba pamatu un mēģina panākt visu, lai izvairītos no centienu dublēšanās. Turklāt saskaņā ar noteiktajām prioritātēm un piemēram, saistībā ar svarīgākajiem dokumentiem un programmām tiek sagatavoti projekti, ko izpilda visu 23 valodu terminologi, vai, piemēram, tikai jauno valodu terminologi, ja tas ir aktuāli tikai jaunajām valodām. Un šie projekti veido daļu no mūsu darba, un tie veido pamatu, uz kura mēs jau izvēršam mūsu tālāko darbu saistībā ar mums aktuālajām problēmām.
Mūsu pamatuzdevums ir neatkarīgi revidēt Eiropas Savienības līdzekļu iekasēšanu un izlietošanu, un līdz ar to arī pārbaudīt, vai Eiropas iestādes pilda savas funkcijas, kādas ir paredzētas līgumos. Un mēs pārbaudām, vai visas finanšu darbības pienācīgi iegrāmatotas, likumīgi un pareizi izpildītas un pārvaldītas, lai nodrošinātu, ka visi Eiropas Savienības līdzekļi ir izmantoti ekonomiski, produktīvi un efektīvi. Un tās cēlais mērķis mūsu darbā ir uzlabot Eiropas Savienības finanšu pārvaldību visos līmeņos, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju, jeb nodokļu maksātāju naudas līdzekļi tiek izmantoti optimāli. Un mūsu struktūra tad ir šāda. No katras dalībvalsts ir ievēlēts palātas loceklis, un tad ir palātas priekšsēdētājs, ģenerālsekretārs, un kopējais darbinieku skaits mums pagājušajā gadā bija 950. Neskatoties to, kas teica, ka tā ir maza iestāde, mēs tiešām esam vismazākā iestāde no Eiropas Savienības iestādēm. Un runājot par latviešu valodas tulkošanas nodaļu, tad jāsaka, ka mēs arī esam ļoti maza un dinamiska nodaļa, jo mēs esam tikai 4 tulkotāji un nodaļas vadītājs un sekretārs. Un mēs strādājam jau 6 gadus, un galvenokārt mēs tulkojam šādas publikācijas. Pirmkārt, kas ir ļoti svarīgs dokuments, ir gada pārskats, un tajā mēs sniedzam ticamības deklarāciju, apsvērums par Eiropas Savienības budžeta izpildi, un šo dokumentu mēs publicējam katru gadu. Tā pašā laikā mēs arī sagatavojam gada pārskatu par Eiropas attīstības fondiem, īpašos gada ziņojumus par Eiropas Savienības struktūrām un aģentūrām un īpašos ziņojumus par konkrētām budžeta un pārvaldības jomām. Jāsaka, ka īpašie ziņojumi varētu būt ļoti interesanti Latvijai, jo tieši šajos ziņojumos bieži vien Latvija šad un tad tiek pieminēta, piemēram, par cukuru nozares pārstruktūrēšanu vai arī, piemēram, par ieguldījumiem dzelzceļa jomā. Un kā pēdējais dokuments ir atzinumi, un tas ir palātas viedoklis par konkrētiem tiesību aktu projektiem pēc iestāžu pieprasījuma. Mēs tos sagatavojam un atzinumus mēs obligāti sniedzam tajās jomās, kas ir saistīts ar finansēm un ar krāpšanas apkarošanu. Un es domāju, ka šis brīdis, kad mēs sagatavojam šo atzinumu, vai, teiksim, brīdis pirms mēs sagatavojam šo atzinumu, ir tas brīdis, kad mēs varētu sadarboties gan ar Latvijas iestādēm, gan ar Eiropas komisiju. Bieži vien mēs būtībā strādājam jau ar tiesību aktu projektu un sniedzam atzinumu tieši par tiesību aktu projektu, nevis par tiesību aktu. Tātad mēs veicam revīzijas, un mēs veicam 3 veidu revīzijas. Finanšu revīzija, kas ir par pārskatu ticamību, tad mēs veicam finanšu jeb likumības revīziju, kur mēs apskatām pakārtoto darījumu likumību un pareizību, un tad mēs veicam racionālas finanšu pārvaldības revīziju, jeb lietderības revīziju. Un tur mēs pārbaudām, vai katrs ieguldītais eiro ir optimāli izmantots. Šis racionālās finanšu pārvaldības revīzija, jeb lietderības revīzija ir pats interesantākais darbs, jo būtībā ir ļoti grūti izvērtēt, vai šis eiro šajā dalību valstī ir izlietots efektīvi vai neefektīvi, un kā to mērīt. Jāsaka, ka runājot par revīziju veidiem, mēs savu terminoloģiju esam pieskaņojuši tieši valsts kontrolas izmantotāju terminoloģijai, nospriedām, ka nav jēgas mēģināt izgudrot riteni no jauna, jo, piemēram, finanšu revīzija angļu valodā lietojam financial audit, tad finanšu likumības revīzija angliski ir compliance audit, un sākotnēji mēs viņu saucām par atbilstības revīziju, bet tā kā valsts kontrole lieto likumības revīziju, tad mēs izlēmām priekšroku dot jau izveidotam terminam. Par racionālas finanšu pārvaldības revīziju, lietderības revīziju var teikt, ka termina ziņā šis ir sāpīgāks jautājums, jo finanšu regulā finanšu pārvaldības princips angliski saucās Sound Financial Management, bet latviešu valodā viņš ir atveidots kā pareiza finanšu pārvaldība. Taču mēs pēc iespējas biežāk tomēr cenšamies lietot racionālu finanšu pārvaldību, jo mūsuprāt pārvaldība nevar būt pareiza vai nepareiza, viņa var būt vai racionāla vai neracionāla.